Ko čau visiem, tātad šodien beidzot būs video par to, ko jūs tur redzat, par manu mašīnu. Viņai pagaidām, kā redzat, nav bumpers, jo viņai tik jau viss kaut kas izdarīts, viņai tika metināta aizmuguri 3 vietās, pa vidām un sānos stiprinājumu. Kā redzat, jā, bagāžnieks arī ir tā kā sagatavots gruntēšanai. Ir tā doma, kad es ar baloniņiem vienkārši nopūtīšu visu mašīnu kādā ķiršu krāsā. Es tā domāju, apmēram tādā pašā, kāda viņa tagad ir. Jo es to mašīnu izlēmu, kad es viņu atstāšu kā winterbeater. Ja jūs zināt, kas ir winterbeaters, bet ja nezināt, es varu paskaidrot. Tā ir mašīnā, ko jūs vienkārši ziemā dragājat kaut kur. Vienkārši, nežēloju to mašīnu tātad. Vienkārši ņem un dragā, kaut šitas tīri ziemā izslaidēm. Tā es izlēmu tikai tāpēc, kad es drīzumā tā kā it kā plānoju. Es nezinu, es domāju, ka es tā izdarīšu, šai draugu aizbrauksim uz ārzemēm, mēs pastrādāsim. Un es domāju, tur nopirkt arī kaut kādu mašīnu, ko es atstāšu tā kā ikdienā. Es īsti nesaprotu, es esmu fokusā, es neesmu fokusā, es esmu diezgan tālu no kameras, es neredzu. Fokus man ir šeit. Tagad man točno vajadzēja būt fokusā. Tātad, ja domāju aizbraukt uz ārzemēm, neteikšu valsts, kur valsti, tad jūs paši redzēsiet, ka es uzfilmēšu vlogu par to, kā mēs dodamies uz turien. Bet jā, domāju aizbraukt uz ārzemēm un nopirktu citu mašīnu. Pagaidām plānā ir, kad es nopirkšu Mazda MX-5, jeb Mazda Miata, kā to sauc ārzemēs. Es nezinu, kāpēc viņi sauc tā, bet Latvijā viņi saucās kā MX-5. Sorry, es nepateikšu konkrēto gadu, bet es ielikšu bildi ar to mašīnu, kuru gadu tieši tā kā plānā ņemt. Un to es domāju atstāt ikdienas braukšanai un šo tīri dragāšanai, varbūt pēc ziemas pat uztaisīt it kā kaut kādu driftu projektu nelielu. Te jau redzēs, kā būs. Bet pirms es jums sāku tagad rādīt, kā visa mašīna izskatās un tā tālāk, ko jau es izdarīju, viņai paspējis izdarīt, jo diezgan daudz jau ir izdarīts, pat tīri tā vizuāli, nedaudz arī tehniski ir izdarīts. Pirms uzsākat to skatīties, es ielikšu pāris fragmentus, kā mēs devāmies pakaļ mašīnai un manus driftu video, tas to jau nevar saukt par drifts, bet man vienkārši spolēties un es arī tepat tas saimā burnauts taisīt, tā kā to jūs visi tagad redzēsiet. Pēc tam būs atskats par pašu auto, tā kā skatieties. Viņam bumpers krīt no steica tīrs. Saka, ka tu sāks. Kas pa smukiem apmaņiem? Da īsamās foršu, spilgt, ja. Leģi, bļa. O ne? Andu mēģinājums braukt ar manu short shifter. Un to ir rocenum. Jā, ka es griezu līkums, kroči. Es arī vairākās vietās pa maz griezu stūri. Es sāku, es nav pierēdz aizgautu mašīnu. Gaudienu atkal. Ja es šitā braukt, ja viņā papa, man būtu jūšlim impots. Rekā neielika ātrumā. O, man uzpirēja lietas tikko. Ātrumā nevar iebāzt. Es sāku short shiftēt problēmas. Gatavs. Ебать.
Tātad šitā notiek ārku valcēšana notiks. Un jā, daudz varbūt nezinu, kā tas pareizi jādara un tā tālāk, bet es arī ieteiktu iztīrīt šito arku, kas ir iekšā, jo tur ir visādi netīrumi, un kad reāli valcēs tas viss var izspiesties ārā un būs galīgi nelīdzens. To es jā vienkārši šito iztīrīju, vienkārši tā pabraucot priekš. Tagad paņemsim šito trubu, kas ir bijis no izplūdes, un mēģināsim kaut kā braukt tur pa apakaļ un kaut kā tur taisnot, tā kā jā, to redzēsiet, kas sanāks. Cerams, ka sanāks. Mēģināt braukt. Tikai tā, ka viņš iet pareizi. Būs pareizi, ja? Tā kā nesanāk. Bet tevīm vēl it kā vajag turēt kaut kā... Viņš nesanāk, tāpēc, ka viņš spiež uz riepu tieši. Riepu spiežas iekšā. Viņš tā nesanāk. Un pamēģināt izstāst pareizi. Tā, bet tā lēnāk. Labi, brauc. Brauc! Brauc! Nu? Stop! Ble! Tu šista vai lielāk trūk? Labi, papināt. Tu šista vai lielāk trūk? Koča nesanās, mums vai lielāk trūk dabūt. Tas ir tīvai brauktu beigās. Šo viņš nelocās, jā, bet tā viņš iet uz priekšu, tu bišķi kā lielots un tā parūlē viņš mierīgi iet uz priekšu. Bet vajag resnāt trūk. Ko tad atskats par mašīnu? Viņai ir šādi diski, jā, tur ir rūsa, bet es tāpat tās domāju piekari mainīt uz citu, kur būs arī bremžu disks aizmugurē ar laiku, tā kā tā. Te jau ir, jā, jau no riepām daudz kas burnaut, daudz kas palicis iekšā, kā jau redzat. Un kā vispār man tas ceļš izskatās, to jums vajadzētu man parādīt, to arī es jums varētu parādīt. Šāds ir mans ceļš, kur es taisīju burnauts, jā. Viena riepa kaut cik dzīva, otra jau ir šāda. Tad ir bagāžnieks, viņas atkal pagaidām ir diezgan izārdīts. Man tur sabūfers stāv. Kad es metināju, nu jā, būs grūti parādīt, bet tagad kaut cik var redzēt, kuri te ir metināts, var redzēt. Sānos te arī bija metināts, viss bija apstrādāts ar smilštrūku, viss bija pēc tam nosametināts ar mastiku aizmērēts un nogruntēts. Jā, un bagāžniekā arī es visu kročīju, cik vajadzēja, kur bija rūs un tā tālāk nosmērēju, nogruntēju un viss kā vajag. Tas ir tā no bagāžnieka, cik ir izdarīts. Te jau mētājās uzlīmes un strope jaunā, ko es likšu arī aizmugurē. Tātad, ko es esmu izdarījis salonā. Redzējāt arī man video, es esmu nomainījis to ten. Es uzlīdzu sporta stūri, es uzlīdzu lielāku kloķi. Toreiz man kārbas atčakarējās, jā, ja pareizāk man nolūšies ten kloķis, jo viņš bija paštaisīts short shifters, ko netaisīju es. Viņš nolūdz, jā, tāpēc man viņš pagaidām vēl nav normāli atlicis apakaļ, bet jā, šī riteņa stūres ručka, nu un stūre vienkārši nozāģēta. Jā, simple, protams, visāds uzlīmīts, uz loga priekšā uzlīmīt. Šeit arī, protams, uzlīmīt. Nu jā, te nekas nav mainījies, sabūfer vādiet cauri. Jā, tur uzlīmīts. Un Instagrams pilvains man tur mētājās, tad pāriesim uz priekšu nedaudz. Tātad, kā redzat, iekšā tur ir spīdīgs jauns bremžu disks ar jauniem klucīšiem, un tur arī kalotki visi ir rūsājumi, bet tas tā. No priekšu viņai izskatās šāda, stropīti virsū, vēl no VM bumpers, bet būs. Uzlīmi priekšā. Un uzlīmes Sanos, Sparko, Fake Taxi, Funigan uzlīme, HGK stance uzlīme, NGK Spark Plugs un Starbucks Coffee uzlīme. Nu jā, un te arī visāds tāds tā kā. Tātad palielam viņa ir tāda. Bet nu pēc burnauta video, kā jau jūs varbūt sapratāt, ka dzinējs ir ļoti mazs un dzinējs viņam ir 1.6 pagaidām. Ziemai tas ir pilnīgi pietiekoši. Ja domāju atsāk kā interbītē, bet, protams, jau gribētos, lai rītīgi dragāk kaut kā 2.5. Kāds arī plāns ir ielikt pēc tam 2.5. Un jā, kaut vai pagaidām es viņu atstāšu kā winterbeater, bet ir doma tāda,
kad atbraukšu pēc ārzemēm, nu ķipa jau vajadzēja būt tā, kad es būšu kaut ko sapelnījis un ne kaut cik. Kaut arī domi nopirkt mašīnu, un viņi arī normāls attaisīt, bet, nu, jāskatās šeit nevis kā ierasts, tagad jau skatīties ekrānā. Bet jā, kroči, pagaidām es viņu domāju esāk kā Winterbeaterjā. Ķipā, lai gan ziema tagad vēl nav, nu, ķipā ir, ne? Mēnesis, pirmais ziemas mēnesis, bet sniegt, tad, protams, ka nav vēl. Un nav sanācis paslidināties. Un prīkos vēl tās, ka tūlītās jau braucam prom. Tā kā ziemas prieki, nu, izskatās, ka man nesanāks. Bet pirms es izlēmu, ka es viņu atstāšu kā Winterbeater, bija plāns tāds, ka mašīna pilnībā visu atjaunos, katru piekaras daļu vienkārši noņems no atjaunos, smilštrūklu nogruntēs. Nokrāsos smukās, foršās krāsās un visu. Un, ir kā tāda krāsa Mint Blue. Viņa it kā laikam tā saucās. Un tādā krāsā es domāju nokrāsot dzinēju. Dzinēju jau kaut kādas piekaras daļas un mošu kaut kādas citas piekaras daļas arī bišķi citās krāsās, un pilnībā visu piekara vienādā krāsā. Atlikušo visbu nokrāsot tā kā ķiršu krāsā. Var teikt, gan ir tāda, kā viņa tagad jau ir. Tāda bija doma, jā, pirms es izlēmu viņu atstāt pa Winterbeater. Bet es gribu arī, ne tikai smuku, tā kā Mazdu, ko es plānoju pirkt, bet arī BMW E36 es gribētu uztaisīt vienu ritīgi smuko. Tā kā es domāju, ka īstenībā jau droši vien sanāks tā, nu, ziemā kā nekā aizbūšu prom. Īstenībā, jā, tāpēc es saku, man nesanāk droši vien pabraukties pa ziemu, lai gan es to tā gaidīju. Bet nu iznāca tā, ka var aizbraukt uz ārzemēm, kur man nopelnīt, protams, daudz vairāk nekā Latvijā, kā jau visi zina to. Tāpēc arī daudz ir aizbraukuši prom strādāt citur. Es pilnīgi aizmirstu to domu, ko es gribēju pateikt pēc tam, bet es laikam stāstīju par to, ka aizbraukšu uz ārzemēm, nopelnīšu normāli daudz naucā. Un pēc tam arī plāns atjaunot šo auto. Vismaz tā doma, jo gribētu vienu smuku E36. Un tā viņa atstāt tikai driftam un tādu domu. Vismaz tā redzēs, protams, kā sanāk. Bet nopēju 2.5, 2.8 dzinēju plus kārba. Protams, dzinēju labāk ņemt no automāta, nu tad ir drošāk, tā kā dzinējs nebūs sačakrēts un tā tālāk. Un jā, tās izmaksas kopā, nu pieņemsim aptuveni 1000 eiro. Nu, ķipa jau var bišķi lētāk dabūt, bet aptuveni 1000 eiro. Un tā ir reāli viena mēneša vēl, kas man praktiski paliek pār tur, kur es strādāšu. Doma ielikt pēc tam, kad atbraušu atpakaļ 2.5 vai 2.8 dzinēju. Ķipa atjaunot arī, nu kaut cik īsumā pilnībā visu auto atjaunot, tas būs super dārgi, jā, bet kā jau es saku, redzēs, kā būs, to nevajag zināt, kā būs, kā sanāks. Plāņā, protams, var būt visādi un tā tālāk, bet kā būs, tad jau to redzēs šā vai tā. Pat nezinu, ja godīgi šis video jau ir diezgan garš, es esmu stāstījis jau tik daudz. Cerams, ka jums patīk šis video, cerams, ka beidzot tie, kas gaidīja šo video, sagaidīja beidzot mašīnas video. Es pats arī gribēju jau viņu ļoti sen uzfilmēt, man mašīna jau ir praktiski 3 mēnešus, līdz vien neesmu uzfilmējis video. Nebiju līdz šim brīdim. Bet jā, cerams, ka jums patīk šis video, uzspiediet laiku, padalieties. Pārreiz es tikko gan arī no jums jau atvadījos, bet es neparādīju jaunās detaļas, ko es vairs mašīnai sapircis. Bildes, protams, jūs droši vien varētu redzēt, ja jūs sekojat manā Instagramam otrā profilā, kur es lieku tikai bildes par mašīnu un tām detaļām, ko es sapērku un tā tālāk, bet ja jūs nezināt man to profilu, tad šeit apakšā tagad izlieks tas profils un piesakojat man Instagramam tam profilam. Tad jūs redzēsiet visas detaļas, ko es esmu sapircis, ko es pērku un lieku iekšā un tā tālāk. Tur ir tikai par mašīnu. Šis profils, ko es tagad redzētu, tas ir tikai tā kā personīgais, kur es lieku savas bildes, ko es lieku bildes, ko es citiem esmu sapušies un tam līdzīgi. Tā kā jā, un tagad dosimies, es jums parādīšu detaļas, ko es esmu sapircis, jaunās detaļas, tā kā aiziet. Tātad lūk lietas, ko es esmu jau nopircis mašīnai. Disks es nepieju, tas man bija virsū un iepriekšās mašīnas. Tā kā, ja kādam tādi interesē, man tā ir 2, es viņas pārdodu reāli, man viņas nevajag, man arī viņi nepatīk. Tātad šeit ir violetas krāsas. Tas es pat nezinu, kā viņas sauc. Tā vēl uzgalis spits, šie lielie uzgriežņi, kurie var noskrūvēt arī šitos spicos nost. Bet es atstāšu, protams, ar viņiem, kuri ir uzskrūvēti virsū uz šitādām asītēm. Un šitās asītes iet iekšā tur, kur parastās skrūvēt mašīnai. Tā, šeit ir lielais KNN filtrs. Lielais filtrs, jo es gribēju tieši lielo, es negribēju mazo. Tas šeit ir short shifters. Šeit ir hidroliskā rokas bremze, kurai man jau ir diezgan ilgu laiku, bet vēl viņu neesmu uzlicis. Aizmirst parādīt, un zem diskiem ir 20 mm flancis, ko es arī likšu virsū, lai disks vairāk uz āru būtu. Tā kā jā, tās ir visas detaļas, kas man ir sapircis, un pagaidām nekas cits nav. Laikam es tā domāju, ka es neko
Nē, es kaut ko aizmirsu, tikko paskaties uz galdu un es kaut ko ieraudzīju, tā kā dodamies tur korē, kur jau viss, kas man stāv kastītē, šos jūs redzējāt, šos jūs arī redzējāt, un tad vēl ir arī, protams, spits tāds prikols, un šis ir, ko ielikt, kaut šī bumper turētājs, es viņu saušu tā. Ja es kaut vai bumperī ir vien vai nu spārnā, aizmugurē vai priekšā, un tad viņam iet apkārt šāda gumija, kas notur bumperi klāt pie mašīnas. Tā kā jā, man vēl ir tāds. Tagad gan jā, tas tā kā būtu viss, kas man ir. Šis video sanāca diezgan garš, bet ko darīt, vismaz parādīja viss, kas ir izdarīts. Beidzot parādīja mašīnu, pateica aptuvenos plānus. Un jā, tā kā šis būs viss, nečakarēšos vēl ilgāk, jo tas video tā jau ir garš, tā kā ceru, ka jums patīk, uzsvērt laiku, padalieties un līdz nākamajam.